Ar šīs filmas palīdzību Valsts darba inspekcija grib vērst jūsu uzmanību, cik svarīgi ir sakārtot darba tiesiskās attiecības starp darbinieku un darba devēju likumā noteiktajā kārtībā. Jau atkal Jānim nākas sarūktināt bērnus, jo uz dārziņu tos nevizinās ģimenes auto. Liepkalniņu ģimenei ir iestājies stingrais taupības režīms. Jau 3. mēnesis, kā Jānis ir bez darba, un tas viņu, protams, ļoti uztrauc. Jā, ietaupījums strauji un nepielūdzami izsīkst. Pēc darba zaudēšanas Jānis nonāca Latvijā ļoti daudziem pazīstamā situācijā, kad nodokļi nav bijuši maksāti un sociālās garantijas darba zaudēšanas gadījumā nepienākas. Pēc darba zaudēšanas Jānis neļāvās ilgi pārdzīvot, bet rīkojās. Iegūt bezdarbnieka statusu viņam neliedza pat tas, ka nav maksāti nodokļi. Šis status deva iespēju apmeklēt metinātāja kursus, pieteikties uz sarunu pie karjeras konsultanta, kas palīdzēja sastādīt dzīves stāstu vēstuli un pieteikumu vēstules, kuras Jānis ir izsūtījis uz ļoti daudzām firmām un tagad gaida, kad kāda atsauksies. Vēl Jānis turprātā atziņu, ka darba meklējumiem ir jāpievēršas tikpat nopietni kā darbam. Tam ir jāveltī vairākas stundas dienā, lai būtu kāda rezultāta. Tādēļ arī šodien Jānis ir nolēmis, ko lietas labā darīt – pastudēt darba sludinājumus avīzē. Samaksa darba dienas beigās. Gan jau, kad atkal bez līguma, bez garantijām, šoreiz gribētos, lai viss ir pēc likumiem, oficiāli. Vajadzīgs metinātājs ar pieredzi. Tā tad neesmu vajadzīgs. Jāatzīst, ka katru dienu jāsaņem spēkus, lai atkautos no izmisuma. Bet būs labi. Visam jābūt labi. Savādāk nemaz nevar būt. Ja darba tiesiskās attiecības ir dibināts uz rakstveidu darba līguma pamatu, tad darbinieks ir aizsargāts gan darba tiesisko attiecību pastāvēšanas gadījumā, gan arī gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas. Nu, piemēram, ja tiek likvidēts uzņēmums vai darbinieks tiek atbrīvots no darba pusēm vienojoties, vai tiek samazināts darbinieku skaits uzņēmumā. Visos šajos gadījumos, pārtraucot darba tiesiskās attiecības, darbinieks ir sociāli aizsargāts. Jo dibinot legālas darba tiesiskās attiecības uz rakstveidu darba līguma pamata, darba devējs par darbinieku maksā nodokļus, un līdz ar to darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā darbiniekam ir garantētas visas sociālās garantijas. Jā, lūdzu. Jā. Jā. Interesē. Kur man jābūt? Jā. Labi. Būšu. Jā. Paldies. Visu labu. Uz darba interviju. Jā, ja direkcija. Mēnesis uz darba interviju. Viņš, Jānis. Jums ir dokumentiņi, ja? CV un jūsu anketa. Paldies. Iepriekšējā darba pieredze jums nav liela, ja? Diemžēl nav nekāda, jā. Internāšana tad ir jauna sfēra jūs dzīvot. Jā. Reizēm tas ir pat labi. Tādēļ, ka jums nav šīs te iepriekšējās rutīnas. Kādreiz bija metinātāji, kuriem bija izveidojis savs rokraksts stils, un viņi nebija iekšēji maināmi. Iepriekšējās jūsu darba vietas
Reāli pēdējā darba pieredze bija kaut kad diezgan sen, tas ir ap 2000. gadu. Un tā darba pieredze arī vairāk ir saistīta tieši ar kokapstrādes. Es arī nedaudz esmu mācījies šajā virzienā un tad es to visu pametu 2001. gadā. Bija iespēja aizbraukt uz ārzemēm, pastrādāt celtniecībā un tobrīd tās naudas arī bija labas. Un faktiski tā es arī aizbraucu un tā man tā kokapstrādes karjera beidzās. Un atbraucot atpakaļ joprojām bija ļoti daudz dažādu piedāvājumu. Šobrīd, kā zināms, ar to celtniecību, tad viss ir, tas bums ir cauri. Un tāpēc es domāju, ka varbūt ir iespēja kaut ko apgūt klāt un mazliet mainīt to profilu. Mēs ražojam nerūsējušu tērauda tvertnes, ražojam pārtikas rūpniecībai, ķīmiskai rūpniecībai, farmācijai. Metāls ir tikai nerūsējušais tērauds. Tas ir īpaši specifisks metāls, kurš uzdedas dažādi. Tas, ka jums nav šīs sākuma pieredzes, tas varētu būt pat pozitīvs faktors. Noteikti dosim jums pārbaudas termiņu laiku. Es domāju, ka jums viņš varētu būt apmierinošs. Tie varētu būt līdz 3 mēnešiem. Šis termiņš varētu arī samazināties atkarībā no jūsu spējām, kādas jūs uzrādīsiet. Cik darbs šeit iet savā, tad, ja nokļūšana no Jelgavas līdz šejienei jums varētu radīt grūtības? Nē, pašam ir auto, ir tiesības, tā kā nav problēma. Saskaņā ar darba likuma normām normāls darba laiks ir 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Darba laiks, ko darbinieks veic virs normālā darba laika, ir uzskatāms par virsstundu darbu. Par virsstundu darbu darbiniekam un darba devējam ir jāvienojas rakstveidā. Šeit es gribu vērst uzmanību, ka arī slēdzot darba līgumu, darba devēja pienākums ir norādīt darbinieka nedēļas vai dienas darba laiku darba līgumā. Vēl es gribu atgādināt, ka darbiniekam saskaņā ar darba likuma normām pienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, kurš ir 4 kalendārās nedēļas gadā. Mēs sākam darbu 8:15 un darba dienas beigas ir bez 15 minūtēm 5 pēcpusdienā. Ir atvēlēts pusstunda pusdienas laikam. Par 8 stundu darba dienu ir tā, ka kādreiz, kad ir saspringzinājums, tad mums jāpaliek dažreiz virstundas. Par to mēs varam vienoties. Vai jums kādi netikumi? Vienīgi nedaudz smēķēju. Tad šeit smēķēt ir atvēlēts tikai konkrētās vietās, un arī smēķēšanas laika mums ir ierobežoti. Tad vēl par atalgojumu. Tad šī jūsu vēlamā summa varētu būt. Pārbaudas periodā no šī skaitļa mēs izmaksājam 75%. Jāni. Pozitīvu iznākumu gadījumā, kurā brīdī jūs būtu gatavs startēt? Tik līdz iespējams. Nav nekāda problēma. Labi, mums ir jūsējās koordinācijas, mums ir mūsējās. Dibinot darba tiesiskās attiecības, ir svarīgi atcerēties, ka, ja darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu, par darba samaksas apmēru, par darbinieku pakļaušanos darba kārtības noteikumiem, šī vienošanās ir slēdzama rakstveidā. Tas nozīmē, ka darba līgums starp darbinieku un darba devēju ir slēdzams rakstveida formā. Bērniem prieki! Tētis viņus šorīt vedīs ar mašīnu uz dārzi. Arī Jānis ir priecīgs, viņam šodien atkal pēc ilgiem laikiem jāsteidzas uz darbu. Iegūtais metinātāja diploms ir lieti noderējis. Ar šo jomu būs saistīts viņa jaunais darbs. Patās. Sveiki, Jāni! Dacīt, mēs šo jauno darbinieku pieņemam darbā, sagatavot viņam darba līgumu, iepazīstināt ar drošības tehnikas instruktāžām. Jūs nodod jūsu rīcībā. Es būšu vajadzīgs, piezvaniet viņam. Paldies! Pase, izglītības dokumenti, vajadzīgās kvalifikācijas certifikāts, kā arī medicīniskā izziņa ir dokumenti, kurus Jānis ir sagatavojis jaunajam darba devējam. Pirms darba līgums tiek noslēgts, Jānim ir jāiepazīstas ar darba drošības noteikumiem un instrukcijām. Tā kā darbs ir saistīts ar paaugstinātu bīstamību,
darba drošībai tiek veltīta nopietna uzmanība. Darba aizsardzības ievada instruktāžu, kur bija pirmā numuriņa. Tātad šeit ir žurnāliņš par iepazīšanos ar ievada instruktāžu. Lūdzu, šeit mums jāparaksta. Ar ievada instruktāžu. Lūk arī darba līgums. Viss kā pienāks. Pārbaudas laiks, darba dienas ilgums, atvaļinājums un pats jaukākais – darba alga. Viss kārtībā. Saskaņā ar darba likumdošanas prasībām, slēdzot darba līgumu, darba līgumā ir jānorāda darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, darba devēja, šajā gadījumā juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese, darba līguma termiņš, darbinieka darba vieta, darbinieka vispārīgais noliegtā darba raksturojums, darba samaksas apmērs, nedēļas vai dienas darba laika ilgums, kā arī ikgadējā atvaļinājuma ilgums. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka darba līgums ir slēdzams rakstveidā. Nav pieļaujama mutiska vienošanās starp darbinieku un darba devēju. Jā, šeit ir labi iekārtotas ģērbtuves. Lūgtevs skapīts numur 19. To var izmantot pēc darba dušu. Šeit jau būs darba apģērbs. Paldies. Noteikti lieto šos apavus īpašos. Pārģērbies. Es to gaidīšu cehā. Jā, iepazīstas, tas tavs jaunais darba kolēģis Rēnis. Viņš apkalpo šo te augstu tehnoloģiju iekārtu mašīnu. Daudzi puiši šeit ir sākoši gluži tāpatās kā tu. Un tas nemaz nav biedējuši. Viņi sasnieguši augstu līmeni, tā kā tev ir viss izaugsmes iespējas. Lūk, Jāni, tu esi noekipēts darbam. Tas ir tavs kolēģis Denis. Iepazīsties. Denis, Jānis. Valsts darba inspekcija savā ikdienas darbā bieži sastopas ar darba tiesisko attiecību pārkāpumiem attiecībā uz darbiniekiem. Un es aicinātu darbiniekus būt aktīviem un līdzdarboties savu darba tiesisko attiecību aizsardzības jomā. Un tikai vienīgi jūs paši un tikai vienīgi no jums ir atkarīgs, vai jūs jutīsieties droši un stabili darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, kā arī vai jūs saņemsiet sociālo aizsardzību darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā. Liepkalniņa ģimenē šodien mazi svētki. Tētim algas diena. Bērni tikuši pie savas iemīļotās tortes cielaviņas. Jānis var būt mierīgs un apmierināts. Jaunajā darbā viņam sokas labi. Pats galvenais, ka ir stabilitāte, ko dod darba līgums un no tā izrietošās sociālās garantijas. Tā ir ne tikai Jāņa dzīves stabilitāte, bet arī viņa sievas un bērniņu labklājība, kas ienes prieku šajās mājās.